Sveiki, dāmas! Šajā video parādīšu, kā var izveidot šo svētku make-upu. Un šis video ir tapis sadarbībā ar fantastisko blogeri Lauru Valutu. Obligāti noskatieties Lauras video, kurā viņa smalkāk pastāstīs par svētku make-upu, kā vislabāk to veidot, un kuras ir tās lietiņas, kuras mēs sievietes svētkos varam atļauties lietot make-upā. Saites uz Lauras blogu un video būs norādītas zem video aprakstā. Lūk, ja jums interesē, kā var izveidot šo make-upu, turpinam skatīties video. Tāpat obligāti ejam aprakstā zem video un noskatāmies arī Lauras video. Šodienas make-up sākšu ar bāzi atsēnam. Bāzi klāšu uz visa plakstiņa līdz uz acīm. Tālāk ar brūnu krielenu zīmolīti iezīmēšu ielotas līniju. Un uzvilkšu tādu nelielu astīti. Tālāk ņemšu šāda veida otiņu sintētisku un pludināšu šo te zīmolīti uz augšu, cenšoties neizsmērēt šo te līniju uz apakšu. Tālāk ņemu šādu palēku brūnu acu ēnu un šādu apaļu pludināšanas otiņu un klāšu to pa virsu šim te zīmolītim un atkal jau pludināšu uz augšu. Pavisam uzmanīgi cenšoties nesabojāt to formu, kas jau šobrīd ir. Tālāk ņemšu baltu ēnu un lielāku otiņu pludināšanai un uzklāšu šo te ēnu zem uzacs, vienlaicīgi arī pludinot to kopā ar brūno tonīti. Tālāk uz plakstiņa klāšu šādu bronzīgu pigmentu. Klāšu to tajā vietā, kur šobrīd nekā nav līdz brūnajam zīmolītim. Man pigments patīk vislabāk klāt ar pirkstiem, jo tad viņi sanāk daudz bagātīgāk uzklāt nekā ar otru. Tālāk ņemšu vēlreiz šo te brūno zīmuli un atjaunošu līniju ielocē. Lai spīdumiņa labi pieliktu pie plakstiņa, ņemu Make Up Forever akvasīlu, pavisam nelielā daudzumā uzklāju to uz plakstiņa kustīgās daļas. Tālāk ar pirkstu paņemšu šādus sudraba gliterīšus un klāšu tos uz visa plakstiņa pāri akvasīlu. Kārtīgi piespiežotos. Tālāk ar šo plakano otiņu notīrīšu ielotas līniju no spīdumiem, jo tur man viņus nevajag. Un vēlreiz pāriešu pāri ar zīmoli. Vislabākais veids, kā dabūt liekos spīdums no sejas, ir ar skoču. Lūk, šis ir galvenais iemesls, kādēļ es vispirms taisu acis un tikai pēc tam seju. Man līdz šim vēl nereiz nav gadījies uzlikt gliteru tā, lai es kaut ko nenocūkotu. Varbūt es vienkārši kaut ko līdz galam nemāku, es nezinu. Tālāk ar šo taisno plakano otu un palēku brūno toni iezīmēšu apakšējo skropstu līniju. Tālāk ņemšu melno Inglot gēlu laineri un šādu smalku laineru otiņu. Iezīmēšu skropstu līniju un uzvilkšu šādu taisnu astīti. Sākšu ar astīti. Tagad
Tagad uzlikšu skropstu, tušu un tonālo krēmu un atgriezīšos pie jums. Tālāk, lai piešķirtu šim te izskatam tādu ekstra sievišķīgumu, es uzlikšu uz atsārējiem kaktiņiem šādas te mākslīgās skropstiņas. Un es ņemšu vienu skropstiņu, sagriezīšu to uz pusēm. Ņemšu duo līmi, uzlikšu to pavisam nedaudz uz otras gala un uzklāšu pavisam plānā kārtiņā uz skropstu pamatītes. Un tagad būs jāuzgaida pāris sekundes, kamēr līme nožūs, apžūs. Un lieku šo skropstiņu atsārējā kaktiņā. Tagad, kad skropsta līmīte ir pavisam nožūsi, parasto atliecēju pavisam viegliņām atliekšu skropstas kopā ar šīm mākslīgajām skropstām, lai viņas saplūstu kopā. Tagad es izķemmēšu uzacis un iezīmēšu tās divās krāsās. Ārējā malā es likšu šo te augšējo tumšo krāsu un iekšējās maliņās likšu šo te gaišāko. Un vēlreiz izķemmēšu, lai sapludinātu šīs te divas krāsas kopā. Tagad ar šādu mazu apaļotiņu un šo te tonīti no konturēšanas paletes nokonturēšu vaigus. Tālāk ņemu Inglo 21. vaigu sārtumu un uklāšu to uz vaigiem. Cik tonālais un pūderis man ir matēti, lai atgrieztu sejai mirdzumu, es virs vaigu sārtumu uzklāšu izgaismotāju. Kā izgaismotāju šodien izmantošu Inglo pigmentu 14. numuriņš. Uzklāšu to pašu pigmentu nedaudz arī virs lūpas. Tagad vēl, lai acis pataisītu nedaudz gaišāks un atvērtāks, baltu acu ēnu ar mazu otiņu uzklāšu acis iekšējā kaktiņā. Lūpu kontūru iezīmēšu ar Kryolan 903. numura lūpu zīmuli. Lūpu vidusdaļu es atstāju neiezīmētu ar zīmuli, un pāri šim zīmulim es klāšu dzintara T71 lūpu krāsu. Un lūk arī gala rezultāts. Ļoti ceru, ka jums patika šis video. Ja patika, spiežam patīt zem video, abonējiet kanālu, droši izsakiet savu viedokli par šo video arī komentāros. Tāpat obligāti iečekojiet Lauras blogu un noskatieties viņas video. Lai jums skaisti Ziemassvētki un jaunais gads, uz tikšanos nākamajos video. Čau!